Kolos 2 ir mūsdienīgs lauksaimniecības uzņēmums, kas ietilpst uzņēmumu grupā Agrātika. Savs elevators, 4000 hektāra apstrādājamās zemes, eksports uz vairāk nekā 10 pasaules valstīm. Mani sauc Igors Meļenčuks, esmu uzņēmuma vadītājs, un šodien es jūs ar to iepazīstināšu. Mūsu elevators spēj vienlaicīgi uzglabāt 22,000 tonu produkcijas. Tas sastāv no graudu kaltes, grīdas uzglabāšanas noliktavām, metāla tvertnēm, attīrīšanas sistēmām, certificētas laboratorijas, kā arī dažādiem gatavās produkcijas iekraušanas punktiem. Viena no galvenajām kultūrām, ko audzē mūsu uzņēmums, ir melnās un baltās pupiņas. 2024. gadā mēs novācām vairāk nekā 2300 tonu melno pupiņu. Pašlaik mēs atrodamies noliktavā, kur tiek gatavota kārtējā partija nosūtīšanai mūsu Itālijas partneriem. Runājot par šī elevatora iekraušanas jaudu, tie ir 12 dzelzceļvagoni diennaktī. Tas ir aptuveni 10 kravas automašīnas. Ja tā ir graudu vedēja automašīna, elevators spēj uzkraut 20 līdz 25 automašīnas diennaktī. Loģistikas ziņā mūsu elevatoram ir ērta un pievilcīga atrašanās vieta, jo no mūsu elevatora līdz robežai ar tādām valstīm kā Rumānija, Ungārija, Čehija, Slovākija ir tikai 250 līdz 300 km. Starp mūsu galvenajiem darījumu partneriem, kuriem mēs piegādājam šo produkciju, ir tādas valstis kā Ungārija, Rumānija, Čehija, Itālija, Spānija, Polija, kā arī Lietuva un Latvija. Ja skatāmies uz mūsu sējumu struktūru saimniecībā kopumā, mums ir 1380 hektāru sojas, 1860 hektāru kukurūzas un pupiņa attiecīgi 760 hektāru. Kas attiec uz pupiņām, visu 2025. gada ražu plānojam realizēt tikai eksportam uz tām valstīm, ar kurām jau šobrīd strādājam. Tāpat ceram atvērt sev jaunus noieta tirgus. Paēdināsim Ukrainu un visu pasauli. Kolos 2.